esmu Rīgas patriots. Es piedzimu Rīgā, visu dzīvi nodzīvoju Rīgā. Tāda kā liela motivācija man noteikti būs, ka es gribu nodrošināt kārtību Rīgā un palīdzēt citiem rīdziniekiem. Gandarījums ir tas, kad es varu kaut ko mainīt, šo pasauli padarīt labāk. Darbs īstenībā ļoti iepatīkas ar laiku. Arvien vairāk un arvien vairāk. Strādājot uz ielas, viena no patīkamākām lietām īstenībā bija, kad cilvēks strādāja ar viņu izsaukumu kaut kāda, un kad viņš tev vienkārši pasaka paldies. Kalpot Latvijas tautai, netaupot savus spēkus, un, ja vajadzīgs, arī dzīvību tās labā. 35 gadus atpakaļ es iestājos toreiz municipālajos kārtības sargos, faktiski, kas transformējās municipālajā policijā un pēc tam jau pašvaldības policijā, tādā, kā mēs viņu pazīstam šodien. Mans ceļš policijā sākās pirms gandrīz 35 gadiem. Ja? Tad, kad municipālā policija tika dibināta kā pretstatījums valsts policijai, jo valsts policija tajā laikā pārsvarā visu runāja krievu valodā, veidojoties atmodas kustībai, tomēr bija vajadzīgs kaut kāds cita struktūra, kas tomēr ir vairāk vērsta uz latviešu valodu un vērsta uz, kārtības nodrošināšanu, bet latviešu valodā cilvēkiem. Protams, ka pats pirmsākums bija parastais kārtības sargu vienības, ja? Pēc tam bija īpašo kārtības sargu vienības. Manējā īpašo kārtības sargu vienības apliecība stāv muzejā mūsējā, Hanzas ielā pie sienas. Ja? Un pēc tam uz šo īpašo kārtības sargu vienību bāzes lielākā daļa no īpašiem kārtības sargiem aizgāja strādāt uz municipālā policiju, kad municipālā policija dibinājās 35 gadus atpakaļ septembrī. Mēs sākām strādāt kā savas pilsētas un visas Latvijas patrioti, vadoties tieši no šīm te nacionālām vērtībām. Toreiz tā motivācija bija, teiksim, tāda nacionāli patriotiska noskaņa. Jo, tanī laikā mēs sevi uzskatījām kā nelielu pretstatu milicijai, un tieši vairāk šis te patriotisms tad lika sākt strādāt pašvaldības policijā. Rīgas pašvaldības policijā strādāju jau vairāk kā 30 gadus. Motivācija ir apziņa, ka es reāli varu ietekmēt sabiedrības drošību un palīdzēt cilvēkiem. Pirms 30 gadiem es atnācu pašvaldības policiju pamēģināt arī. Tā joprojām mēģina. Es šeit strādāju 28 gadus. Motivācijā. Palīdzēt cilvēkiem. Bet pabeidzot vidusskolu, es uzsāku studijas pilnīgi nesaistītā jomā. Bet studiju jau beigu procesā tomēr nolēmu, ka tie karjeras testi laikam bija pareizi, ka man ir tomēr policijā kā viena no darba vietām, kas man būs piemērota. Vienkārši sekot savām aicinājumam, laikam tas bija tā motivācija. Pašvaldības policijās nokļuvu tad, kad man bija 20 gadi. Un ņemot vērā, ka mēs studējām, meklējām arī tādu kā piepelnīšanās veidu, lai varētu arī sniegt atbalstu studijām. Kopā ar vienu draugu no Rīgas Tehniskās universitātes aizgājām un pieteicāmies darbā Rīgas pašvaldības policijā. Es noteikti atceros savu pirmo dienu, arī atceros pirmo dienu, kad es ierados Kurzemes pārvaldē kopā ar to pašu kolēģi stāties darbā. Toreiz Kurzemes pārvaldes priekšnieks bija Oļgers Mačuļskis. Viņš uzreiz pajautāja, vai tiešām jūs gribat nākt uz Kurzemi. Un mēs abi apstiprinājām, ka jā, un abi joprojām strādājām. Pašvaldības policijā strādāja jau kopš tālā 1993. gada janvāra. Tur varētu būt vairāk patriotiski jūtu vadīts. Es dzīvoju uz Brīvības ielas, un mums tur netālu bija Cēsielē iecirknis, un es šeit tad ejot garām, domāju, varbūt, ka vajadzētu tur iestāties, pastrādāt, pamēģināt. Iestājos, un tā arī strādāju. Čau, Bāka. Vajadzēs valsts policija mūsējā paņēma te Mārupas ielā vadītāju šmigā. Jā.
Pieskrien operatīvi lūdzu Elizabetes un Valdemāra. Elizabetes Valdemāra persona stipra reibuma, staiga pa brauktuve, krīt virsū mašīnam. 718 piebrauc, lūdzu, tu turpat esi, Raņa 29 zīmē uz miskastes un uz pieturvietas. Būs izsaukums, Lokomotīvas ielā 54, vīrs neatdod sievai mantas. Notiek šķiršanās process. Pirmām kārtām man ļoti patīk šis darbs, viņš ir interesants, lai arī tiek uzskatīta, ka ir rutīna un ikdienas šis te atkārtojās, bet no otras puses ir iespēja palīdzēt cilvēkiem, un šādu palīdzību es neuzskatu par rutīnu, jo katram cilvēkam var palīdzēt savādākā un citā veidā. Šim darbam ir jāpatīk, ir jābūt morālai noturībai, jo cilvēks ar vājiem nerviem nevarēs nostrādāt, redzot visu to medaļas ēnas pusi, kas slēpjas vienkārši aiz uzvilktas formas tēpa. Jo ne katrs spēj sagramot ikdienā redzēto un pārdzīvoto. Protams, ir apzinīgam jābūt un ir jābūt šai te vēlmei palīdzēt cilvēkiem. Nu, kungi, mēs ielās. Man ir 10. gads. Man ir 5, bet Rīgā 2. Stress te ir, reizē. Te ir pat bieži, teikšu, paaugstinātas stresa situācijās mēs strādājam. Jābūt stresa noturībai, nevelti mēs ejam medicīniskas pārbaudes un arī iestāju pārbaudības gājām. Stresa noturībai jābūt šeit, tas noteikti ir. Ir visādas situācijas, asinis cilvēkiem, piekauti cilvēki, apzakti cilvēki, emocijas. Cik jums gadi? 18. Sāksim ar to, ka smēķēt parkā ir aizliegts. Mums visiem ir 16. Nē. Jums ir pusstunda. Šoreiz tev piemērošu brīdinājumu par to. Ņem vērā to, ka smēķēt, tas 20 nedrīkst. Sarunājam tā? Kungs, labrīt! Kura gadā dzimuši esat? 70. 70. Kā sauc jūs? Edgars? Ir gan bruņoti, laupītāji, aizturēti. Ir bijis gadījums, kad arī nācies sagatavot šaujamieroci šaušanai, bet, protams, nav viņš arī pielietots par laimi. Spilgti atmiņā paliks, kā man skrēja virsū ar rozīti saucamo, tad aizmirst par visiem speclīdzekļiem. Es viņu noguldīju ar zemi, bet tajā momentā parādījās tā stresa noturība un viss tā. Tas man spilgti atmiņā paliks. Pārējais, kā es jau iepriekš teicu, nemanu jau katru dienu. Kaut kas liekas interesants, bet tas jau man ir ikdiena. Un prom! Man nav tiesību! Stāvi! Avarēja, viņš avarēja. Negatīvam, teiksim, tā ļoti spilgtam atmiņā, mans gadījums ar šaujamieroci Blaumaņiela 9. Paldies Dievam, ka pilotot tomēr nevajadzēja. Nekurš katrs, protams, var strādāt policijā. Tur ir jāsaprot, ir tai domāšanai, teiksim, es arī pats atzīšu, tas mans domāšanas stils, kāds es biju pirms es atnācu strādāt un kāds es šeit kļuvu, izaugu pa cilvēku, viennozīmīgi tas ir dzīvesveids, jo daļai to visu, ko tu ieraugi darbā, ko tu pieredzi, tā ir tāda pieredze, kas tev principā uz visu dzīvi nāks līdzi. Kad es pieņēmu lēmumu pāriet no Zemgales pārvaldes uz Ktunu, Zemgales pārvaldes priekšnieks Edgars Cibulis man teica: Anna, nauda nav galvenais dzīvē. Mana galvenā motivācija šeit ir cilvēki, mana darba ģimene. Citiem aizrauja medības vai makšķerēšana, man patīk mans darbs. Tā kā to, ko es daru, tas man ļoti patīk.
darbā izdarīt darbu, ir vajadzīgs laiks atpūtai. Un es iemācījos par šo laiku jau nodalīt. Tāpēc, ka grūti ir aiziet uz koncertu, tu nevis skaties koncertu, kas uz skatuves notiek, tu kaut ko vēl apkārt uz cilvēkiem skaties. Kāda koncerta baudīšana? Tad, kad es nonācu policijā, es tiešām, kā jau teicu, arī Vīdrika kungs, ka mūsu dzīve izmainīsies. Jā, un daudz cilvēku no mums atkāpsies. Draugi pazudīs, tā arī kaut kas tam līdzīgs arī bija. Jā. Savādāks arī, teiksim, pats iekšā jūt, ka es savādāks mainījies. Es policists arī vairāk uzskatīju tādas, man viņa nepatika. Bet tad, kad es saskājos reāli ar to visu un darīju to policijas darbu, tad es saprotu, tas tiešām ir grūti. Un nevienmēr vajag apkārtējiem saprast, ko mēs darām, bet mēs darām, lai viņiem, teiksim, būtu droši. Darbs ir ļoti intensīvs, ļoti interesants no tāda viedokļa, ka tas ir ļoti sezonāls darbs. Kā saka, ik pa 3 mēnešiem mainās darba specifika. Ja vasarā tā ir glābšana, tās ir laivas, tad rudenī tas pāriet pilnīgi citā darbā, kas ir saistīts ar zivju resursu aizsardzību, kur mēs ņemamies. Ziemā tie ir ledi, un pavasaros tās ir mācības. Tas ir tā kā 4 dažādi cikli. Galvenais ir ātri reaģēt un ātri izdomāt kaut kādus soļus uz priekšu, gan individuāli, gan arī strādāt ar kolēģiem, kuram kas ir jādara. Un tas ir tas pats galvenākais, uz ko ir jāfokusējas pašā darba procesā. Rīgas pašvaldības policija ir mūsu acis, pirmkārt, un auss Rīgas ielās. Noteikti bez tā visa mums būtu ļoti sarežģīti šķietināt atsevišķus noziedzīgus nodarījumus. Rīgas pašvaldības policija kā tāda ir lielākais sadarbības partneris Rīgas satiksmē tādā ziņā, ka gan jūs, gan tur, kur es šobrīd strādāju, mēs rūpējamies par to drošību pasažieriem, un kā mūsu sauklis vairāk patīkumu braucienu, tas arī nozīmē bez visādām nepiedrošām personām un bez visādiem incidentiem. Tāpēc jūs arī esat mūsu glābiņš šajā situācijā. Tas nav vienkārši pašvaldības policija, kur cilvēki pēc skolas piesakās darbā un iet strādāt. Nē, tur ir diezgan daudz augsta līmeņa profesionāļi, no kuriem daudz ko var arī mācīties. Un tā kā ar pašvaldības policiju kopā strādāt vienmēr ir liels prieks. Tas ir ļoti svarīgi arī Zemesardzes 1. Rīgas brigādei zināt to, ka mums blakus ir uzticams sadarbības partneris un ka mēs kādās krīzes situācijās esam spējīgi viens otru atbalstīt. Ikdienas sadarbība ar pašvaldības policiju mums ir diezgan svarīga, jo viņi sniedz atbalstu dažāda veida notikumos, vai tie būtu ugunsgrēki vai glābšanas darbi, un vienmēr sniedz atbalstošu roku situācijās, kad tas ir nepieciešams. Rīgā viennozīmīgi mūsu lielākais, jāsaka tā, sadarbības partneris, ar kuru notiek ikdienā ciešākā sadarbība no visiem pārējiem sadarbības partneriem. Praktiski tā ikdiena nemēdz būt bez pašvaldības policijas iesaistes Rīgā. Es ar lepnumu uzskatu, ka mēs pa šiem ilgākiem gadiem esam izauguši no tā saucamā suņu setnieku policijas līdz tādai normālai, spēcīgai un efektīvai tiesību aizsargājošai iestādē, ar kuras kompetenci un ekspertīzi reiķinās ne tikai Latvija, bet tiešām arī Eiropas Savienībā. Kolēģi, ja esat atnākuši šeit strādāt un pildat šos te pienākumus, tad esiet taisnīgi pret sevi, pret kolēģiem un godīgi, un tad jums tas darbs padosies. Tāpatās ar drosmi un entuziasmu aizstāvēt sabiedrības drošību, palīdzēt cilvēkiem, un gūt gandarījumu no savu darbu. Tādu baigu izaicinājumu nav. Veselība, lai mēs izturam līdz galam. Tāpēc es gribu novēlēt izturību šajā misijā mums visiem kopīgi un gūt gandarījumu par to, ko daram, un aizvien biežāk dzirdēt paldies.